pārnāca mājās, Kamielēns nekur nebija redzams. Viņš uzlaic mugurā visātrākam zirgam un devās Kamielēnu meklēt. Tad mums pamazām radās ideja par Mongoliju, jo tā ir zeme, pa kuru mēs šeit neko nezinām, bērni. Un bērnam ir ļoti fantāziju raisoši tas, ka iedomājas. Kā lasot vilcienu stacijās nosaukums dažādām vietām, gribas iedomāties, kā tur ir, kā tur dzīvo cilvēki un uzzināt kaut ko vairāk. Un tā mums radās ideja par. Jā, zini, Indijā tur tas ir, tas nav, Indijā tā nav. Bet Mongolija neviens tā nevarētu teikt. Neviens nav īsti Mongolijā bija. Neviens nevar pateikt, vai tur tā ir, vai tur tā nav. Jā, ļoti maz Mongoli, cik 5 ir, cik ļoti maz. Jā, ļoti maz. Ļoti maz, un viens tieši Cēsīs dzīvo. Mēs dažus satikām. Jo tie brīnumi Mongolijā, viņi paši no sevis rodās. Tur mēs šķirstījām grāmatas, un tur vienkārši ejot pa tūkstnesi, pēkšņi var atrast dinozauru zobu. Ka pasaule nav tik maza, un arī nav tik liela, kā šķiet. Kaut kur dzīvo pilnīgi savādākos apstākļos, savādākā mājā, nevis mājā, kur ir istaba, bet jurtā, kur ir auduma sienas. Bet viņi ir mazāki, ka tur ir tādas pašas lietas, tāpat bērns ilgojās pēc mammas, tāpat viņam ir bail, un tāpat viņš pārvar savas bailes un mēģina būt drosmīgs un kaut kā saprast pasauli, ka tas ir tas pats. Apgulās pašā bara viducī, aizvēr acis un sāka klausīties. Un tad viņš izdzirdēja, tepat blakus, vienā jurtā, sev tik pazīstamu un mīļu balsi. Ka mongoļu skaitlis lielāks skaits dzīvo Ķīnā nekā pašā Mongolijā. Jo Mongolija ir vismazāk apdzīvotākā valsts pasaulē. Arī, piemēram, tā dziesmiņas, tad šūpuļu dziesmu dzied, un tas ir apmēram tas pats, kas mums vajā žūžu lāču bērnu. Pasaule tomēr ir tik bezgalīga, un mēs viņu tik maz par viņu zinām. Un varbūt, ka tas ir tāds viens puzlu gabaliņš no tā lielās bildes, ko var veidot visas tautas ar savu kaut kādu kultūras, to pienesumu. Pasakas runā par dzīves pamatlietām, kur bērnam uztveramā veidā. Mazs kamielītis, kā jebkurš mazs bērns, ilgojās pēc savas mammas, kuras nav. Un ka viņš vienkārši aizver savas durvis mājās un iet pasaulē viņu meklē. Jā. Kas, man liekas, ir vienojoši visiem bērniem visā pasaulē. Maziem melniem, baltiem, dzelteniem, sarkaniem. Un izrādes beigās mēs bērniem tiek aicināti apskatīt, kā izskatās jurtu. Jā. Jo katram bērnam nav jurta mājās, un es noteikti gribētu tādā jurtā tikt. Jā, es arī gribētu tikt apskatīties. Kas tur ir iekšā? Smuks salikts ir. Jā, bērns var iedomāties smilšu kasti, bet smilšu kastē spēja fantāzija iedarbināties ļoti. Un tad no tā smiltis mums ir kods. Smiltis ir kods, un caur to tad var caur pazīstamo uz nepazīstamo.